Sveiki atpakaļ pēc garākas pauzes. Cilvēki no Spānijas atgriežušies ar mazo iedegumu. Jā, cik te mums pagāja? Kas pauzīt? Kopš mēs pēdējo ierakstu mēnesis, gan arī ne? Mēnesis nav. Cerams, ka nav. Man liekas, ka ir. Līdz publicēšanai būs mēnesis. Bet mums ir viesis un es tieši braucot domāju, kad viņam, Jānim, ir ļoti grūti nebūt arī viesim un atbalstītājiem mūsu klubam, jo viņam uzņēmuma nosaukumā ir Goldingen. Tad mums pēc iemās ir Jānis Sala. Sveiki! Čau! Bet viņš īstenībā nav tādēļ vienkārši viesis, bet viņš bija kopā čaļiem aizbraucis atpūsties. Jā, un idejas tāpēc mēs šodien arī uzaicinājām, kas sniegt mazliet ieskatu no malas, lai cilvēks, kurš bija ritiņbraucēji bandu principā pirmo reizi un dalīties pieredzē, kā tas ir, cik viegli, cik grūti, forši, slikti. Brauks vēlreiz vai nē? Ok, tā tad. Sākam ar to, kur mēs bijām un cik ilgi mēs bijām, ne? Un kas mēs bijām? Jā, labi. Mēs bijām no, es jau neatceros, pat 21. No 20. līdz 31. man liekas. Jā, no 20. Janvāri līdz 31. 10 treniņu dienas, Žirona, Spānija, pie Krista. Jā, laika apstākļi pasaka bija perfekti. Vienkārši perfekti. Šogad bija ļoti vairāk nekā pavasarīgi, rīti vēsāki, pēcpusdienas pat brīžiem pat ļoti siltas, kad dabējām arī pirmos iedegumus rokām, kājām, bija katrā ziņā daudz labākā pagājušā. Jā, un tā banda, kas mēs beigās aizlidojām, arī bija diezgan iespaidīga. Nu jā, 3 mājas. 3 mājas, 4 vai gan arī ar te. 4. Manējā māja nekomentējam, lūdzu. Gan jau pieskarsimies arī tavai mājai. Man katrā ziņā, es varbūt jums ir bijuši tik daudz stāstu, es nebiju ar jums, tā kā man būs interesanti arī, jo esmu tikai daļai dzirdējis kaut ko no viss tā, bet es saprotu, tur bijis piedzīvojumi bagāts viss tas pasākums. Bija forši, jā. Jā. Nu, mēs bijām, Dzintars bija, es biju, Jānis bija, Normunds Beig bija, Ģirts Martinsons, Ričards Jākapsons, Gusts Lapiņš, Krists mums pieslēdzās ik pa brīdim, vēl atsevišķi bija Aleks Krasts, jā, kas vēl mēs bijām jau. Nu jā, mūsu māja, bija tavs Ričs arī? Jā, mans Ričs vēl bija, Jā, vēl bija Ričam draudzeni. Jā, draudzeni. Viņi arī brauc ritenis. Jā, mēs paņēmām vienu dienu elektroriteni, izmēģinājām, kādas ir kruta. Kad izbrauc, tas bija, tā bija mūsu atpūtas diena, 2 stundiņas pilnīgi plakano, kā Kristis teica. Kā tev gāja, atpūtas diena? Aizbraucām uz ezeru iedzert kafiju. Tā, tad atpūtas diena man pašam bija diezgan iespaidīgi, jo tieši pirms tam es biju noķēris temperatūru, bija nedaudz apslims un atpūtas diena bija relaksīšana, kā jau atpūtas diena. Un, jā. Īsi sakot, iekritus šo čaļu viltību. Es jau tā sapratu, ka tur viena liela daļa iekritus. Jānis nebija vienīgais, kas iekrita. Mums bija tāpatās, mūsu nometnē bija sarunas bez mazai, kad otrs Ģirts, viņš tāds, vajadzētu tā kā atpūst, jāklaus arī mūsu, viņš ir, ka vajadzētu atpūsties, tad mēs tur tā spriedām, reku būs ritīgi īzi, reku brauks arī Ričs, kur viņam draudzene, un tur, visi kopā lēnā garā aizbrauks, un viss būs normāli. Mēs diezgan ātri sadalījās, mēs jau pilsētā. Netik ārā no pilsētas. Lietas sākās vai kas? Nē, vienkārši sadalījāmies. Spēks samērs. Pilsēta ievies korekcijas. un arī teksts no Krista. Šodien pilnīgi pa plakano. Mums uz tām nepilnām 2 stundām bija 600 augstummetri. Principā kuldīgā tas ir Tas ir normāli gonka arī Latvijas mērogā.
Nu jā. Un atpakaļ ceļā braucot, Ričam draudzene mūsu vēl beigās kalnā piesmēja ar savu elektroriteni. Aizbrauc garam. Diezgan skarbi. Tad morāli trauma. Grūti diena ofisā. Zini, ka tu jau tā nevar uzraukt, tad meitene aizbrauc garām. Man šeit atgādāja kaut kāda seba laika, tu brauc 7, tu esi galīgi pārbesījies, un tev kā dāma vienkārši tā padasās garām. Tur tā bija, tur bija diezgan interesanti. Bet jā. Nē, forši, bet mēs jau bijām arī nesaistītas ar ritiņbraukšanu praktiski, man liekas, otrā diena, kad mēs ielidojām, mēs vēl trāpījām uz Futenu. Jā, par to man ir liela skaudība. Jūs bijāt uz, manuprāt, šobrīd interesantāko klubs, kas šobrīd ir aktuālākais. La Līgā aktuālākais klubs, Gironas klubs. Varbūt, kas paskaidrot La Līga, tā ir vietējā Spānijas līga. Viena no top līgām Eiropā, principā, kur spēlē visi top klubi, Madrids Real un Atletico Madrid un Barcelona un tā tālāk. Un Girona šobrīd cīnās par čempionu titulu. Es nepateikšu precīzi, bet principā kaut kādas pirmās vietas, kas La Līgā ir tālāk, nākamā sezonā tiek uz Premjerlīgas spēlē. Nē, viņi jau ir augstākā līgā. Tā ne ir augstākā līga. Premjerlīga ir Anglijā. Vai, viņi tiek līdz uz Angliju. Bet, viņi cīnās par vietu Champions Līgā. Jā, Champions Līgā. Viņi cīnās par vietu Champions Līgā, bet es vienkārši futbolam sekoju līdzi. Bet jā, Girona ir... Mēs arī vienu vakaru sekojām līdzi. Tas ir, man liekas, tas ir must have, ja tu esi tur, un ja tu esi Gironā un tev ir iespēja aiziet uz Gironas spēli, tas ir must have. Kā pat spēle. Es zinu, ka uzvarēju, man liekas. Jā. 5-1 vai kaut kas tāds. 5-2. Un spēle. Es esmu pilnīgākais ne-futbola fans. Es vispār neskatos futbolu. Principā, neinteresē, bet tikko kā bija, iznāca ziņa bez Moška ejam, bezreiz bija tā doma, toči jāiet. Un, man arī kā pilnīgām ne-futbola fanām tur bija ritīgi interesanti, visa atmosfēra, visi liels foršs un bija ritīgi labs. Kas nebija labs, bija augstums nebija labs. Augsts bija. Mēs stipri nosaucām. Bija kaut kas 1 vai 2 grādi ārā. Un pat kaut kādā brīdī mēs jau runājām starpā sasēžamies vēl ciešāk. Jo mēs jau aizbraucam pavasara drēbēm. Tāpēc arī apaugstējās. Jā, tāpēc arī dabūjāk. Cik 2 stundas? Kāds 2 stundas? Tev Futenē vairāk. 2 stundas jau praktiski ir spēle ar visu pārtraukumu. Mēs 5 aizgājām un 11 vakarā beidzās spēlēt. Kur mēs arī pabijām kopā ar pretinieku komandu? Jūs bija pretinieki? Nē, mēs ejot uz, mēs pieklīdām pie pretinieku līdzjutēja bara, kur reāli pavadīja 2-3 tās tur policijas mašīnas. Bruņmašīnas un, principā, brauc bruņmašīnas un plus vēl iet visu laiku policisti. Gar malām apsargi policisti iet un, principā, mēs ejam blaks un viņus pa lielam dzen diezgan lielā tempā. Viņus dzen uz priekšu, lai viņi nevar nekādas tur bardaks uztaisīt. Ģirds ir uzģērbies Žironas šalītēs. Mēs tur ejam tā blakus. Tu īstenībā baigi ātrāk viņiem nevar paiet garām nemaz. Tev iznāk tā, ka tu visu laiku tādā raitā solē ej un tu visu laiku esi viņiem blakus. Un tad ir policists vienbrīd pasaka, davai. Netais ziems kusties. Bet spēle kā pat, Un stadions pārpildīts, viss tās atmosfēras. Jāsaka gan, kad Jānis bija aktīvāks pa visiem vietējiem. Vajadzēja jau sildītēt. Ik pa brīdim skatījās uz aizmuguru, kas tas trakais te atbrauc un kādā valodā viņš runā. Normāli jūt līdzē. Jānim notiek futbols nav svešs. Nē, mēs komentējam vienkārši to spēles. Viņš taču nejāda spēlēt vispār. Mums taču bija jāpasaka viņiem, kas viņiem jādara. Protams. Kas te ir? Mums vispār, starp citu, diezgan paveicās, kad visvairāk vārds iesit tieši uz mūsu vārtiem. Krūti. Jā, un tad, principā, mēs visus vārds redzēja pilnīgi. Žēl vienīgais klātienē, ka nav atkārtojumi. Jā, tā ir tā kaut kāda tam futbolam tā specifika, ka tu skaties klātienē, nedodies, ka tu novērsies tajā brīdī, kad iesit vārds. Viņš bija gols, vai? Tu tajā brīdī paskaties uz tiem pretinieku faniem, ka tie plik grudak tur ņemās. Labi, viņi jau vienā mirklī sāk ģerbties, sapratu, ka nebūs. Bet jā, mēs reāli tur salām trīcējām un tur, tā pašā laikā pretinieku fani bezai pliki tur ārdās.
Bet, nu jā, tā kā, jā, mums futens arī izdevās aiziet. Pagaid, jums tur bija, man liekas, agrāk Spānijā viņš tās šalkas ēd, tur arī ēd tās sēmenes, viņi neēd tagad. Kaut ko es atceros, vai viņiem aizliedz. Kaut viņiem bija agrāk tāda tradīcija, viņi, ka gāja uz Spānijas, La Ligā viņi sēdēja visu un ēd sēmenes tur tajās tribīnēs un tur met lejā. Bet man liekas, ka tas viņiem bija līdz pagājušam gadam, un te viņi saprat, ka ir jāizliedz tas, jo tur to stadionu apdzīvo pēc tam visādi puteni un piedirši tos sēdvietas. Nu, viņi jau, tu jau viss neapēd, kaut kas nokrīt un tā. Tu domāji, viss šalks un nebija. Bet vietas viss bija izpārdotas, tur brīvas vietas vispār nebija. Tāda vispār uz Gironas spēlēm ret, var dabūt biļetes, vienkārši, ka jūs teicāt, ka jūs braucat. Ļoti laicīgi. Tikko kā izziņoja, tad Kris deva ziņu un uzreiz arī tika sagādāts. Jā, jo vienkārši, man liekas, kad tā cena par to biļeti nav tik liela, un tu vari redzēt ļoti kvalitīvu spēli. Principā, tu redzi augstāk. Pēdējā dienā pat bija 200 eiro biļeti. Jā, bet mēs pirkām pa 50. 50 eiro, tā kā laicīgi, tas ir normāli. Tā kā uz tādu spēli, uz to tusa 50 eiro, es domāju, ka tīri demokrātiski, kā teikt. Ja tu pirktu, tā pati Girona spēlētu tur pret Reālu vai Barcelonā tā biļete ir uzreiz 4. Vienalga iepriekš vai nekā. Vienkārši tas, ka tā vieta, viņiem Nē, tas bija mūsu pienākums iet uz tur. Tas bija mūsu pilsoņu pienākums aiziet uz spēli. Katrā ziņā bija krūti. Jā, davai apakaļ pie ritiņbraukšanas. Cik jūs sabraucāt? Kosmosu. Aktīvi mums bija. Nebija kā teikt, baigā sēdēšana. Jā. Tas dienas diezgan aktīvs bija visiem. Jā. Cik jums bija? Cik tev sanāca? Man bija 500, ar 2 slimošanas dienām 550 km. Tas ir garumā, 7000 augstuma un 23 stundas ritena. Daudz? Bet... Jā, un tas jau pirmkārt man pašam personīgi bija rekords, kad es 2 dienas pēc kārtas jau uz riteni pirmkārtam. Ģipa nebija ko citu darīt. Bez mazvai. Ko šodien darīs? Izrauks ar riteni? Labi, kā man bija pirmās 3 dienas bija nosacītā testa režīmā. Cik jums bija kopumā stundas? Man bija 44,5. 10 treniņu dienās. 10 treniņu dienas, kurām viena bija tā easy diena. Kas tur, ko mēs sabraucām nepilns 1300 kilometrus. Un man bija laikam 18,000 kāpums. Man bija stipri līdzīgi, man liekas, bija kaut kāds 48 stundas ar kapējām. Man liekas, kaut kādi 13 pār tie tūkstošiem, kaut kā 20,000 tie kāpumi, kaut kas tāds. Normāli. Tev sanāca jāgan par tādu vienu treniņu vairāk, kamēr es testēju, vai man roka izturēs. Jā, bet es domāju, ka tā būtība, tas, kādēļ mēs arī jānēcam, ir tas, ka vienkārši parādīt, ka rekrutētri arī iezīmējās. Jūs nobraucāt tur 40 plus stundas, Jānis nobrauc 20 plus stundas. Principā, aizbraucot uz Spāniju, nav nozīme tam, vai tu brauc. Tas nometnes variants vienmēr ir dažāds. Tu viņu var braukt un trenēties pēc treniņu plāna, pēc trenera iedot kaut kādiem norādījumiem, kas ir arī tas ir normāls variants, bet var arī braukt vienkārši forši. Atpūsties. Jā, man liekas, cik kvalitīvu forši pavadīt laiku. Jā, par to atpūt, tas tā baigi nosacīt. Viņš jau nesanāk atpūt. Jā, bet mērķis jau bija tāds. Mērķis bija tāds braukt tur vienkārši pamēģināt. Var vai nevar. Var pabraukt vai nevar pabraukt tādā. Viņš arī citādāk nekā šeit mājās braukt. 2 dienas pēc kārtas ir braukt tādā. Jā, arī 5 dienas pēc kārtas bija interesanti braukt. Tev sanāca arī beigās 5 dienas, ja? Tā kā. Jā, nē, mēs vispār 8 dienas nobrauc. Pirmās 2 dienas nobrauc, tad tur bija tāds iesildīšanās. 3. 4. diena nokrit. Un pēc tam pārējās dienas nokrit. Saslim vienkārši 2 dienas bija temperatūra vienkārši. Bet... Nokrist mēs nenokrit Dzintars vienā brīdī, tikai pa virāžu aizgāja. Stāstīja man, Kristis. Es bišķi nobraucu no ceļa. Bet nē, viss labi. Garīgi. Garīgi viņš nobrauca otrajā dienā. Otrajā dienā nobrauca no ceļa. Jā. Nē, tur viss bija labi. Bet kāda ir tev iespēja, piemēram, tu izbrauc treniņā Latvijā, uz Kabilu, vai arī, ka tu aizbrauc Gironā, kur ir kalnu nobraucieni. Kāda tā sajūta, cik droši, cik nedroši, Pirmam kārtam jau ir tas, ka tur ir nepazīstama vieta, diezgan interesanti.
apkārt, lai arī tu brauc pa gudeniekiem, bet viņi diezgan interesanti gudenieki ir. Visu laiku ir kaut kāds apdzīvots vietas, kilometri lasās, stundas lasās. Te jau viss tāds baigi, tāds vienmuļš visu laiku ir. Nav jau. Un tā baigi, te baigi vēl kāds laiks, tur tā kaut kā paskrētas laiks, un tur arī mēs uzbraucām arī. Priekš sevīm mēs, tā kā es priekš sevīm, piemēram, es domāju, ka es uzstādīju tādu diezgan lielu rekordu. Tāda, ka dienā, cik nobrauc kilometrs, tur tā nemanot, bet mēs līdz jūrai pat aizbrauc, kas bija tāds neliels tāds slēptais mērķis. Un otrais slēptais mērķis, kad mēs aizbrauc uz jūrai, otrais bija slēptais mērķis tieši pie jūras. Mēs pateicu, kad uzbrauks mēs slavenākajā Roko Korbo tajā kalnā. Jā. Un nākamajā dienā Normans jau bija saģērbies jau Roko Korbo drēbēs. Jūs braucat. Bet īstenībā viss cieņa, jo tajā kalnā nav viegli uzbraukt. Es arī esmu vienreiz uzbraucis, un tur ir ko pacīnīties. Viņš nav tāds, baigi easy kalns. Tur nevar apstāties, palaist vaļā. Tur nav tā, ir jāmēģina. Pirmkārt, tas, ka man ritenim, tas, nezinu, colīši, aizvarēt colīši, tur kas viņš tur tāds, kasete ir pilnīgi, viņi ir piemērot tam. Viņi brauc Latvijas taisnītēm. Jā, bet es uzbraucu augšā, viss bija tā kā vajag, bet lejā brauk gan ne. Lejā pilnīgi vispār nekāda bauda. Tas bija kaut kas briesmīgs. Lejā bija tā diezgan bīstam. Tur diezgan ātri iet uz leju, baigi uz rokām, ilgi uz leju vēl pie tam visu līkumu, un tur arī segums nav tas labākais arī. Jā. Tur viss kopumā. Tas jau parasti arī mums tā ir, ka mēs braucam augšā, mēs domājam, ka tas kalns ātrāk varētu beigties, un tad, kad tu sāc viņu hodā iet lejā, domā, labāk bija tomēr augšā braukties. Tas štromus, tur ir sevišķi lejā braucot. Bet jums jau bez Roko Korbo bija viens no mērķiem, bet tur jau tie mērķis laika tap katru dienu, bez reku, kas pa foršu dambīt, davai reku braucam uz dambīt. Tāpēc, ka saprat, ka var. Saprat, ka var pabraukt un var aizbraukt. Un tad vienkārši tie mērķi vienkārši katru dienu. Bija jau forši arī tas, ka mums bija, kā mēs braucām. Mēs sadalījāmies reiķinot jau kompānijās. Jau startā aizbraucam, pieņemsim. Uzreiz pirmajās 5 minūtēs. Jā, bet tā arī sarunājām, ka saka, ka jūs brauks tur, mēs brauc tur, mums tas. Un pa lielam, kā viens otram baigi maz nečakarē to treniņu ārā. Līdzīgi kā brīvdienās vasarā satiekās uz laukumu visi kopā un aizbrauc katrs savu pusi. Jā. Un pēc tam, tad 5 ejam mēs, 8 ejam mēs satiekāmies kaut kur. Bija, kas varēja atnākt, bija, kas nevarēja vairāk. Kas bija noguruši. Kas gulēja. Sačkoja rēdienreiz. Kas mums Normans vairāk tur gulēja pa dienu? Bija, jā, kas gulēja vakaros, tā arī neiznāca ārā. Bet otra lieta jau ir tas, ka vienmēr tai nometnē tas bonus, man liekas, ir tas, ka tiešām arī bišķīt attēno tās ikdienas nos, ka tā ikdienas viss tā, šeit ir tāds baigā rašā viss, un tur tev bišķīt viss tā kā noliekās malā, un tu daudzas lietas tur vairs nevar ietekmēt, jo tu neesi uz vietas. Un tas tā kā atlaiž bišķi prāt, man liekas. Tas jau bija viens no tiem iemesliem vispār, kāpēc es piedalījos tajā nometnē. Tikai tā vien, kad es te mājās diezgan grūti atrast laiku ir to mīšanos, bet tur tu tā piespied kārtā mazliet un kaut kas bišķi savādāks. Kaut kas tāds. Zin kā tāds tipiskais latviešu gāns tā kā rēdien, ja jau reizi nopirkts, tad ir jāpēd. Tāpatās, ja jau reizi aizbrauc, tad nebrauks sēdēs. Bet tur arī vienkārši tik daudz, ka tu ieslēdz citā režīmā, un tos darbus tu izdari citos laikos, kā teikt, bet nekas jau nav šodien neiespējams un neizdarāms vairāk. Strādāt jau var arī citur esot, tas jau nemaina būtību, ja tu kaut kādas pamatlietas var izdarīt tāpatās. Un tā kur man liekas, ka nošautu bišķi greizi, kas tev bija ar dzīvošanu, ne? Šo tēmu braucam citu. Tātad mēs pieskaramies mājai, ka kaut kas dzīvoja tālu projām, no visiem. Nē, pirmkārt tas, kad baigi interesanti tas bija, tad, kad es pirka bookingā kādu mēnesi pirms tam, pirms centrā vispār neko nevarēja dabūt iedzīgi, un varēja dabūt tikai, apžironas. Te apkārt nevarēja dabūt, bet, pilsētā bija, bet nekas labs tur nebija. Un tad jau, kad mēs aizbraucām tur, tad es sapratu, ka tur bišķi papal visu to dzīvošanu.
Un tajās dienās parādījās arī centrā 4 zvaigžņu viesnīcās arī dzīvokļi pa tādām pašām cenām, pa kādu es paņēmu ārpus. Ārpus civilizācijas. Tas sanāk, ka tu katru rītu dabūji braukt pie visas satikt uz to centru. Tas jau būtu mazākais 2 minūtes. Kājām dabūji iet uz pusstundu. Jānis jau steidz, šo izlaboja Google Map. Google Mapē bija sākumā no manas mājas līdz centram bija 24 minūtes. Jā. Un pēdējās dienās es vienkārši tur katru vakaru gāju prom atpakaļ. Un pēdējās dienās rādīja, ka 17 minūtēs var aiziet. Vienkārši gāja. Viņš tā kā veids, tā kā mākslīgais intelekts, viņš mācās. Tieši tā arī ir. Tad tev tagad apartamentu īpašniekam pasaka, lai tev iedod kādu bonus par to, pasaka, ka tu viņam uzlaboji ķipa tā kā to reitingu. Rāda 17 minūtes tagad. Es domāju, ka kāds nokavēs autobusu. Vai vilcienu. Ja mēs tāds pudurs kā es saku, 17 minūtes vienkārši iet, bļaujiet, 7 minūšu deficīts, vilciens aizgājis. Pēc atsauksmes droši vien, ka viņiem tās 17 minūtes jau vairs tur baigi neglābs. Bet jā, tur jau muļķīgi, tur viņiem jau Džironā visi šie stāvdrāži. Tas man liekas, ka tur nav baigi attīstīts. Es nezinu, bet īsti, godīgi sakot, neievēroju. Tā kā Rīgā mums Latvijā, piemēram, ir mašīnas, ja, ka tur var iekāpt, paņemt caur aplikāciju. Vai, tur kaut kā īsti nav. Riteņi bija. Riteņi gan bija. Riteņi bija, jā. Riteņi bija tie. Bet viņiem arī, cik es sapratu no Krista, kas tur dzīvo, ka arī tāds pakomāta pakalpojums, ka tāds baigi neattīstīts. Vai pat vispār nav, vai arī ļoti neattīstīts. Kas mums jau pa lielam savādāk neko nevar iedomāties. Nemaz tagad visi iet ar pakomātu. Ja? Nu jā. Nē, man liekas, es zinu, ka tā kā es braucu uz Sicīliju, tad man patīk. Tur viņam visu pilsētu pilna tiem elektros, skūteriem. Un tad vienalga, kur, piemēram, es arī tur man tas draugs dzīvo no tā vecpilsētas centra diezgan kaut pusstundu, ko iet. Tad tu vienkārši paņem to skūteri, aizbrauc līdz centram, pastaigi atbrauc apakaļ. Tad kā normāli ir. Bet mēs jau kā sportisti, priekš ko mēs ņemt, tur kaut kā vakar pastaigi ieliek iekšā kā treniņš. Nē. Jā, un tad mēs varam pateikt, ka mēs bijām pirmajā vakarā, otrā vakarā, kad mēs aizgājām, kur Norķīts ieteica mums to steak bāru. Ne bāru restorānu, pareizāk sakot. Jā, kaut kas arī dzirdēja kaut kas stāst. Tas arī bija, feini, interesanti. Nē, bija interesanti būt laikam īstais vārds. Nē, tā kā slikti, neslikti jau nebija, bet nepriekš. Bet otrais diez vai tur iet. Nē. Tur bija tas ko Guds stāstīja, kad atnes gaļu un pats uzcep. Atnes kilogramu gaļu, it kā ceptu, un pēc tam tu viņu cep tālāk. Labi, ka tev govu dzīvu neiz, un pašam vēl nebija jānokau un jāizgriež tas gabals. Bet pa lielam atnes kilogramu ar gaļu, kas ir tā kā, par milimetru apcepts. Tā kā. Un galvenais ir prasīt, tā kā labi cepts vai, tā kā, vai vidēji. Piemēram, mums bija, labi, ir nes vidēji. Jānis pateica, ka well done, tā kā very well done. Viņam atnes tieši tādu pašu kā mums. Startība nebija nekāda. Un plītiņu pirmajam. Un kādu viņi nes to gaļu? Ja jums gadījumā vajag, tā kā, ja ir pa jēlu, mums ir iespēja, tā kā, kur mums ir plītiņas, principā visi iegriež pirmo, visi plītiņas uz mums uz galda. Mums bija 4 vai 5 plītiņas uz galda. Nē, ir jau cilvēki, kas ēd reāli jēlu gaļu. Kas kā viņi var apēst? Tur jāgriež mazos gabaliņos arī. Reāli tas gabals ir tik bies. Bet... Nē, garš ziņā bija forši, process bija forši. Tā kā ēst varēja, bet... Tad, kad viņi bija izceps. Bet tagad tu zināji, ka tev nākamā dienā jābrauc 5 stundu treniņš, un tu zini, ka tu 11. beidz to kluci iebāzt iekšā, un zini, ka tu visu nakti rukās. Bet tā arī bija reāli pa nakti pamūs, tas galīgi slapš. Tā kā norukājies. Labi, ko mēs uzgāzām, tā kā, lai glābtu situāciju, uzgāzām virsū to šito, kečup, pankūku ar to nutelu. Un tad gājām gulēt. Jau tādā, tas laukā, kas mums pagājuši, kad bija tā tradīcija. Jā, mēs uz turien arī jāpaņem pankūku. Par etam aizgājām. Par etam katru vakaru. Tad, kad izgājām laukā, tad aizgājām pēc pankūks. Bet pēc tam mēs atklājām to garšīgo lielo picu tajā centrā, kur bija tas, tur tā pusmetru gāru. Jā, nebija bildi, tas bija vairāk kā, tā kā roka.
Jā, kā 70 cm garumā pīts. Nu, un... Nē, ovāli. Tā viņa tāda ovāla, gara ovāla. Tā bija labi. Tā vispār bija interesanta vieta. Tas ēdiens bija īstenībā par ļoti adekvātām cenām. Maksimāli ātri visu apkalpoja. Un ļoti zolīgi. Daudz, bet te pašā laikā visu forši. Jā, mēs ejot iekšā, mēs vakarā gājām tur, es nepārspīlējuši pieejas, kad 30 cilvēku rinda. Yeah. Un tu vienkārši domā, nav iespēja, kā ģēng tur stāvēt, nezinu, kaut kāds pasākums, koncerts vai kas tur ir biļetes tirgo, nezinu. Beigās tā rinda, tās 30 cilvēki, es tev nepārspīlējuši, viņš 10 minūtēs tiek iekšā. Un pēc tam, kad tu tiec iekšā, tad arī 10 minūtēs jau tev nesēst. Viņi ritīgi tur māc. Baigi atstrādāts, baigi. Kas tur vēl bija labs? Ko tu vēl paņēmi? Jā. Paņēmi mums bija Quattro burgeri. Quattro burgeris bija ar 4 kotletēm, katrai bija 200 gramu katrai kotletē. 800 gramu gaļas ar 2 maiššķēlēm. Bija diezgan es viņu nevarēju apēst. Tik liels vairāk jau bija tas, tu jau īsti nezini atkal tagad parasti, ko ņēmis vēl tur, Jānis vienkārši iet cauri, 4x4, Quattro, es ņem šito. Tas bija tādā eksperimentā, bet tik daudz gaļu nevarēja apēst. Bet vismaz bija izcepta. Atšķirībā no gaļas. Jā, un arī starp citu kotleti piedāvāja arī, kā tu gribi izcept. Var izcept vai necept. Arī to piedāvāja. Bīli var tev atnes jēlu. Jā, viņi visi nes jēlu. Tu saki, viņi cept, bet zini, ka būs jēlas. Tāpēc ir 10 minūšu apkalpošana. Tā ir nišas lieta, varbūt vienkārši Latvijā. Jā, mēs jau piedāvāja Normandā. Normandā mēs piedāvāja, ka varbūt lai viņš izmēģina. Mēs viņam vairāk teica, ka visticamāk, kad foršāk ir tās pankūks, par to 5 eiro uz to ielu cept. Jā, iespējams, būs kuldīgā varēs pankūks, iespējams dabot. Tā ir stēla. Tas ir Eiropā ir baigi aktuāli tās pankūks un vafels ar visām nutellām. Tur visam tas ir baigi stēla. Tur ātri izmaksas nekāds. Jā, vienkārši tur mītu. Tie jau labi atšauncējuši. Pankūciņi iekšā, tur kaut kāds labi 30 veidi, bet kur figurē, 10 sastāvdaļas dažādās kombinācijās. Un viņš sātīgs, garšīgs salds. Nē, forši. Ļoti labi. Ļoti labs, jā. Tas ir labs, jā. Viņš ir visur, man liekas, Eiropā. Ja tu vakariņās kaut ko tādu neapēdi, ne tā kā vajag, tad aizēj pankūku un viss ir kārtībā. Tad viss sakārtos. Viss vēdrā sagriežās pareizās vietās. Tā kā, paēst, arī ekskursijā mēs apgājām tur. Par Žironas atspilsētu izstaigājām, izlodājām to mūrīt. Ričs man ar draudzenes, viņi bija pat noīrējuši mašīnu, viņai brauc bišķiņ tālāk ekskursijās. Var teikt, ka esot visu baigi feini bijis. Gandrīz viņi tikpat tālu bija ekskursijās, cik viņa riteņiem. Gandrīz ar mašīnu. Es tur 80 km uz vienu galu aizbraucu. Ja nevar aizbraukt ar riteni, tad var aizbraukt ar mašīnu. Tā ir. Tad, kad bija Beikielas iekšā to postu, tur, kur ir tas Mini Coopers un iekšā tas kanjona ritens, es domāju, ka tu esi nopircis riteni. Es domāju, ka tu esi aizbraucis. Tik ļoti apvārdots un kad vienkārši paņēmis. Jā, es domāju, moška arī vienkārši. Bet iespēja bija, tur bija labi riteņi arī, pieejami, bet, protams, tas cipars tur ir tāds, ka, mēs pat tādām naudām nepērkam. Viņš ir vienkārši tāds, kāds ir Eiropā. Palienam uz turistiem vērst tāds. Gribi šodien un tagad. Tu var ienākt un paņemt. Maksā, jā. Bet tas bija pārsteigts, ka kanjons tur ir veikalā vai kā, kad... Kanjons viņi arī uz īrēm tur laida. Tur bija kanjons, man liekas, kas vēl tur bija... Es nezinu, tur nebija. Es varu, kas nebija. Kāds elektroritens bija tas šosejs, kas... Rūns, man liekas. Jā, ķiver arī varēja dabūt zīri. Tur savādāk nedēļ. Mēs teicām, ka mums ķiver nevajag. Viņš teica, ka viņiem noteikumi neatļauj tev iedot riteni bez ķiveres. Viņš teica, tu viņu var pēc tam likt, kur gribēt, man tev ir jādod kopā ar ķiveri. Jā, tā kā. Ir ok, tā ir normāli. Bet arī tos viņiem tad īrēt. Bet es uzreiz varu pateikt, kad Ričs izīrēja mašīnu tur arī, tad ritens bija dārgāks kā mašīna. Jā. Nopietni. Pa vienu dienu. Bet es pieļauju, ka sezonā ir vēl dārgāk tie riteņi. Varētu būt, jā. Tagad jau bija pilnīgi nesezona. Ar visu to, ka tur tajā nomas punktā tur bija
viņš mums prasīja, no kurienes mēs esam. Mēs teicām, no Latvijas. Viņš teica, viņš ir polis, viņš no kaimiņu zem, ka raču un iedeva mums baigu atlaid tur. Bet ar visu to, ritenis ir dārgāks pa mašīnu. Var būt, ka vienkārši mašīnas ir ļoti lēts. Nē, arī mašīnas ir lēts, bet, mašīna nav vērtība, ritenis tā ģēla. Nē, bet viņiem arī tas protams, akumulātoru vairāk. Bet viņiem jau princips arī, ja tu kaut kur aizbrauc Itālijā, Dolomītos, viņi jau vistur gaņājas viņiem tiem elektroritiņiem, viņi mums nebraukā ar parastiem ritiņiem. Nē, zini kā, mašīna jau parasti ir tā, ka tevi kompānija 5 cilvēki, tu paņem vienu mašīnu un to cēnu izdala 5. Ar riteni tu 5 neuzsēdinās. Jālaiž uz riņķi, ne? Bet kā, viņam tā baterija visu izķerpīja visu to periodu, kamēr viņi braukā? Jā, mēs aizbraucām, viņiem bija kopā kaut kāds 2,5 stundas, mums tas pasākums ar to riteni, tajā brīdī. Viņi bija uzlādēti pilna. Patrīcija teica, ka viņai 1 vai 2 strīpiņas tikai, man liekas, no 10 viņas nokritās. Kaut ko, viņš jau bija teicis veiklā, bet zināja, kad, ja 2 stundas bezēdies treniņš, viņi var izmantot bačanu uz pilnu slodzi. Vispār, ka viņš izvilks, nemīnies tā kā mopēdi brauc. Opa. Un viņš nebija pēc izskatas ritenis tā... Es īstenībā sākumā, kad redzēju to bildi, man likās, ka tas ir, reizes ritenis. Jā, viņi tā ieskatoties tikai tu redz, ka tur ir elektroritenis. Es domāju vienkārši, ka reizi nav ir tur tā masīvais, kā saka, tur akumulātors. Jā, bet tikai vienīgais tas, kad līdz 25 km/h tas baterija palīdz. Un par cik tā bija atslodzes diena, un mēs minamies uz 35, tad viņi min līdzi. Bet viņi min līdzi. Visu to laiku nomin līdzi. Un kalnā aizbrauc garām mums. Tā kā... Un viņi teica, ka viss sliktākā sajūta bija tajā brīdī, kad mēs ar pilsētējiem, kā tu neesi pieredzi par to satiksmi, no to riteni mocīties. Kā Krizis brauc, tur ir, huligāns pa lielam, Viņš vienkārši izbrauc no pilsētas un jūs vēl esat pilsētā. Un tad tu saprot pats, kā ir cilvēkam, kas to nav iztikt līdz tur. Tāpēc jau tev arī bija šoks, ka pilsētā viņi vienkārši visu aizlidotu paliek. Pirmais jau mums vispār bija, labi, pirmajā dienā laikam mēs nebrauc pa pilsētu, baigi daudz reiz patais no ārā bija, bet bija tā, kad es gaidīju bišķi tā kā kaut ko tā kā iesildās vai vēl kaut ko, bet čāļi uzreiz pilnamais kalns un... Paldies! Bet Normunds jau palika ar tevi, ne? Vai jūs ar Normundu nesanācāt? Nē, mēs pēc tam paigi ātri, mēs tā kā... Jānis jau Normunds bija principā pamatdots. Atdalījās, mēs tur tā kā, nezinu, vai viņi mūs pamet, vai mēs atdalījās, vai kā tas nosaucās, bet... Nē, mēs sapratu uzreiz jau, ka nebūs, jo tas jau nav. Pālpot nevar un... Sāp sirdī, aknā. Šajā mirklī man atsauc atmiņā tieši pagājušo nedēļu. Es zinu, kā tu jūties. Kristis bija mājās, un es visu laiku tā jūtos, viņu braucot. Nē, tāda treniņa kopēja vairāk nebūs. Bet nometnes? Nē, nometnes, jā, viss tas ir, viss baigi forši, tas ir viss tā kā vajag, bet... Nometnes, es domāju, ka nākošreiz vajag tomēr censties to dzīvošanu vairāk, tā kā mest kopā un... Jā, lai vakaros ir tas iziešanas ārā un... Beigās tu paliec viens vienkārši, ne? Un starp citu vispār arī, lai arī kā nebūtu, bet mēs ar Normundu, tā bišķi mums lēnāk gāja nekā vīriem, bet mēs starp citu vienu dienu nobraucām tieši to pašu maršrutu, ko viņi nobrauc. Un tas mums bija tāds pārpa, man liekas, kaut kas ap 90 kilometriem. Un tas bija mums pašiem tāds izbrīns, ka reāli mēs to izbrauc. Nē, tas jau ir tā, tu jau to maršrutu, jau tu vari izbraukt to pašu, vienkārši tu viņu nobrauks maķenīt ilgāk nekā, uztais kaut kādu pitstopiņu, viņš iedzer kafiju kaut kur, Nē, es stāstu par to, ka vienkārši var arī aizbraukt un pabaudīt to. Nosacīt, pabaudīt, bet cik tā ir baudīšana pēc 2 stundām, es domāju, ka... Baudīšana tā nav jau kurā gadījumā, bet tas ir tāds citādāks skats uz to, kā tu brauc riteni, ka tev nav tur, piemēram, tur 5 minūšu kaut kāds uzdevums vai kas, tu vienkārši brauc. Ir kalns, uzbrauc kalnā, nokāp nost, paskaties, forši skats uztais bildi. Tev ir pa lielam vēl viens hobijs. Tev ir rallijs, jā? Kāda ir, kā teikt, tas, es nezinu, emocijas, atpūta, relaks, pēcgarš, pēc viena un pēc otra. Kāda baigā,
Tā, tad pirmkārt tas, kad, jā, nu man jau tur vēl pa vidu ir, motocikli arī brauc. Motocikls bišķi vairāk līdzīgs ritenim ir. Nu, kad tur tas, jā, bez blaķens, jā, un tur arī tā ir. Ar mašīnu rallijā baigā koncentrēšanās ir. Godīgi sakot, tas pat nav nekāds baigais mega relaks, tāpēc, ka tur viss iet uz laiku un tur viss pa nopietnu un tu brauc uz rezultātu. Nu, neatkarīgi, vai tu tur domā, ka tu nebrauc uz rezultātu, bet tajā brīdī, kad iedegās zaļā gaisma un kad tev starts tiek padots, nu, tajā brīdī, nu, tur viss aiziet uz rezultātu. Tuneļu vīzija un... Jebkurā gadījumā, jā, tu vispār neko neredzi apkārt, kas tev notiek. Tieši tā arī tur tunels izveidojās un viss, jā, un tu klausies tikai, ko tev stūrmanis saka, un tur vienkārši mauc. Te jau bija tāds, kad tiešām tu apskaties apkārt, kaut ko paskaties, kas apkārt notiek. Tur puteņi, čīvini, traktori brauc un apkārt smaržs un smaks un vēl viss kaut kas ir, bet tas viss ir forši. Tajā rallijā tu nogursti vairāk morāli beigās, tomēr, nu, fiziski arī noteikti. Nē, tur jau arī, tur ir uzliekot pulsmetri, tur jau tāpat pulsmaiks līdz galam, ne? Jā, es gribēju teikt, jā, ka tur ir, starp citu, jā, tagad es biju te vienā tādā, nu, ne rallijā aizbraucis, bet bija tādā ziemas kausā mašīna aizbraucis, un es tieši pirms starta, ilgāk laika nebija brauks, nekas tāds, un tieši pirms starta apstījās, nu, puls diezgan labs ir. Jā. Protams, jā. Gandrīz tas pats, kas kalnā, jā. Gandrīz. Tāpēc nepavēlt sportistiem ir, nu, auto, nu, kas rallē brauc. Viņiem ir josts riņķī, bet viņi to pulsu nerāda nevienam. Jo, nu tas pārš stroms ir tāds, ka tu var redzēt, kā cits, nu, reāli. Jā, tur vispār tāds. Startā nostājas ar 130 pulsu reiz augšā. Tur vienkārši tā kā. Jā. Bet, nu jā, tur jau normāli jāvic arī. Es skatījos to, kamēr braucu Zviftā, es skatījos to Drives Wire, nu, to pa F1. Nu, kas ir, kur čeļi. Bet viņi jau reāli arī, viņi jau viens ir, kad viņi trenējās tās, nu, praktiskās iemaņas braukt, tas ir viens, bet viņi jau fizo arī afigeni liek iekšā. Nu, es varu pateikt tā, kad fizuha ir, baigi lielo vajag fizuha, lai braukt, jo tāpēc, ka pirmkārt tas, ka viss tās dienas, kaut arī tas ir Latvijas čemps vai vienalga kaut kāds rallijs, ja, tas viss ilgst aptuveni 4 dienas. Nu, jebkurš tas rallija posms, aptuveni tāds, kas ir 2 dienu rallijs, tad tas viss 4 dienas ilgst. Nu, un tu no rīta 8, kā tu sāc rakstīt, un tad līdz 10 vakarā. Ne tu ēdz, ne tu gulēs, ne tu ko vienkārši, un visu laiku ir bliež vaļā. Es abrīnoju tos... batoniem, ne, un kafiju. Jā, pat tā īsti. Mums pirmais rallijs vispār bija tāds, kad mēs uzraušu trumbans, aizbrauc uz Talsiem. Tals rallijs mums pirmais bija. Uzraušu trumbāns, iebrauc staķikā, un, nu, ko tad mēs sāks rakstīt? Paņem kafijas, paņem bulciņas, un čāļi pasaka, kas jūs nu, taču ne? Taču paskatās pulkstens, cik ir pulkstens. Un tad pēdējais dops mums sanāca, ka mēs principā nepierakstījām, jo nebija laika. Un tad vienkārši pa to diskā vēl vispār dabūt. Ja, bet, nu, jā, tā kā. Nu, tur baigā fizuha vajadzīgi ir un baigi tā bišķi tā, tas baigi nopietni. Nu, tomēr jau... Apmēram tā, kā bija tā anekdota, zebra zina, nemaz nav līdzīgs, ja? Nu, tā arī ir, jā. Bet redz, kā baigi no malas liekas, tur, kad tu skaties no malas, liekas, ka, tad, kad tu neesi tajā sportā iekšā, varbūt tajā visā tajā procesā, tev liekas, kā čaļi iekāp mašīnā, nobrauc tur to savu to ātrumu posmu. Čils, jā, nu pēc tam vienkārši grilēja gaļu aptver. Zerāli, tev taču fiziski nekas rīt nav, un galvenais, lai galvas skaidri. Jā, pa to iedzeršanu arī mums vienreiz sanāca diezgan interesanti pirms rallija. Nu, tur tāds nebija baigi labi, kad nebija nopietnas rallijas. Mēs iepriekšējā vakarā, nu kā jau dzirdēt nostāstu, viss normāli, ka var atpūsties un tā tālāk, un mēs arī tā bišķi tā nedaudz atpūtās. Bet, nu, nekas vispār tur neko tur pāris kaut kā tie sidriņi un tā tālāk. Nekas tur nopietnas. Un nākamajā dienā, pēc 2 dopiem, es stūrmanim saku, kad klausies vispār nesaprotu, kas te notiek ar līkumiem. Un viņš man atbild, klausies, es pirmo vispār nepierakstīju. Nu, tad vienkārši mēs saprast, tajā brīdī saprot to, ka, nu, nē, tas ir tā, zin kā, apkārt tas izrunāts, ka tur baigi, viss tur baigi čilo un tā tālāk. Īstenībā tas ir baigais darbs. Viss tur iet uz tādu, nu, baigi nopietni. Nu, palielam, visi tie sporta veidi, nu, ja tu gribi viņu kaut kādā līmenī, redz, ka tas viss tomēr, nu,
prasa kaut kādu fizuhu, ja, un tad tas pats ir, mums arī, labi, tie treniņi, ka tu brauc visi feini, bet tad, kad tu reāli esi tai gonkā, un tā kā tu teici, ka tu esi gatavs pārkost tās vējas, ja, tad vienā brīdī tu domā, es visu to daru, ja, bet tad kaut kā atkal nākamā dienā tu turpini to darīt. Tā ir, jā. Jā, ir jau līdzīgi, jo mums jau arī, nekad, tu nostājies uz startu, mums jau arī pulses ir augšā bieži vien, tas stress ir tāds pulses augstāks, un tagad tu saki, atskan starta signāls un ieslēdzās tāda savu veidu, tāda, tu nejūti, kas ir apkārt. Tu redz tikai to riteni, to priekšējo riteni, un tu domā par to, kā vienkārši tikt uz priekšu. Nezinu, kāpēc visiem ir nenormāli sūdīgi, visi gatavi tūlītās nosprāgt, bet neviens neapmetās. Neviens nenosprāgs. Kamēr, visi jau tā sajūta, jo visiem ir vienādi jau tādi, bet visi turpina tā kā tādi uzvilkušies iet virsū. Tā kā Jānis, mēs bijām kofija raidā, ka mēs braucam pēc tās stundas, ka mēs piebraucam pēc tās kafejnīcas, ka viņš teica, man pat nevajadzēs, bija gatavs tās viens pārkost sev, lai tas murgs beidzās. Neatradīja. Izbraucies pēc bulstīm. Izklausās pēc ļoti jauka kofija. Izklausās pēc tā Instagram story, kad var saka, čaļi teica, ka šis būs mierīgs brauciens, vienkārši pēc 5 minūtēm visi vienkārši zem ragiem. Ar ko mēs kopā braucam? Kad tas jau patās skuldīgai, kur pagājušo nedēļu mēs rukājam, viņš vienkārši brauks un laiku vārās. Tā kā savā 111 pulsā, ne? Kad tu sāks taisīt intervāls? Jā, rokas jau ir lejā. Jā. Es domāju, tev karsts ir? Es saku, jā, man ir 160, forši, man ir 120. ir mirsta vienkārši. Jau tagad vakar uz riteņu uzkāp. Jā, tā lieta. Jā. Tā kā, ko mēs vēl sadarījām? Kas mums vēl bija? Viņi tev nav iemetuši jau nākamajā čatā iekšā uz Deniju? Visticamāk, es būtu braucis, jo tāpēc, kad manā darba nozarē tagad dotā brīdī tā klusākā sezona, kad es to varu darīt. Bet, jā, es jau pirms tam biju nobūkojis slēpošanu. Jo tad ir skolām brīvlaiks. Jā. Un tad līdz ar to jābrauc arī paslēpāt. Jā, jo es nodarbojos ne tikai riteņu braukšanu. Slēpošana tas ir, pa kalnu tev arī patīk nesties lejā. Jā, riteņu braukšana ir tas, kad vienkārši te var baigi forši vakarā vienkārši, kad ir tie vakari brīvie. Uzkāpt uz ritene, izbraukt gabalu un forši atslēdzās. Kā tev ir, piemēram, tagad ar ziemu, ar treniņiem, ar Zwift, tas saucamies indoors? Jā, tu brauc iekšā? Jā, starp citu īstenībā jau vispār tā nometne, ja, iedeva iekšā baigo tādu to, kad var izdarīt kaut ko vairāk un gribās arī. Mums ir tāda neliela Normanda, ir tāda neliela tagad tāda sacensība uz to, kad mēs viņi tiksimies vienības braucienā Siguldā. Jā. Kurš nenobeidzās. Nē, es domāju, bet redz, parādās laba lieta, iedod tiešām motivāciju. Tas, ko mēs kaut kad sen apakaļ runājām vienā no podkāstiem, ka tā nometne vai mēs runājam par sacensībām, kad tu esi šeit Latvijā un tev ir tāds vienmuļš visas tās sacensības un tas tev neiedod tādu baigot tādu motivāciju braukt vēl, bet kad tu aizbrauc kaut kur ārpus tās Latvijas, kaut vai tā ir nometne vai citu veidu sacensības, tu ieraugi to citādāk, no citas skatu punktu, un tad atgriežoties mājās, ir tas, kad bāc, bet es varu nobraukt. Un kad labprāt varētu braukt vēl. Jā, protams. Redzēs, mēs kurš kur. Bet tev īstenībā, ja tā ņem, tu esi baigi rets eksemplārs, kurš īstenībā kā amatieris sāk uzreiz ar šosejas ritiņu braukšanu. Jā. Tu nebrauc vispār, bežiem un grantīm. Tāds ritenis ir, bet man nepatīk viņu mazgā. Nē, pilnīgi reāli. Es pa dubļiem nebraucu viņu. bet tas bija pirmais ritenis tāds. Starp citu, no to riteni arī es, man tur Stūrmans savu fāteri. Ievilka. Stūrmans ir Jānim, viņš arī Jānis. Jā, tur arī divi Jāņi. Jā, un viņi man ievilka bišķi, ka tajās visādos riteņu braukšanās. Un man es to savu to gravelu, pats pirmais principā bija uzlikt šosejas riebs viņam. Un viņi nominās kaut kādas 4-5 gadus, man liekas, jau tādā veidā pa šosē. Un te es sapratu, ka tas ir daudz foršāk, jo nav jāmazgā ritens. Jā. Un tad pēc tam, protams, bija vienā brīdī saprat, kad vajag šosejas riteni.
Šosei nopirkt, jā, un tad nopirkt uzreiz tādu kaut kādu. Normāli. Kā, nosaukums karbona, viņam ir tas ritenis, bet, Mēram tā kā tu mums tagad pa rallī mašinām kaut ko skaidrot, ka mēs pa lielu un tumšu bildu. Kā tu teici, ka tev ilgi bija jāsaprot vispār, kā priekšējo zobaru pārslēgt no lielu uz mazu. Tur tāda bišķi tā ir, jā, un tā kā, Bet var redz, tas ir tāds, man liekas, apliecinājums, ka principā jau aizbraukt, ja tu gribi aizbraukt, mierīgi, jebkurš var aizbraukt un pabraukt, un tas nav tur baigi nevajag sabīties no tā, ka tur kāds būs ātrāks, kāds lēnāks. Galvenais, lai tev paveicas, ka tiešām bija varbūt Normons, ka bija ar ko kopā pabraukt. Jā. Bet es arī nedomāju, ka es arī būtu, piemēram, ja nebūtu bijis Normons, ka es nebūtu braucis kaut kur. Kāda starpība, tu paņem ieliec to maršrutu kaut kādu. Jā, tā īstenībā baigā lieta, ka to maršrutu var ielikt un tu zini, ka tu apmēram kaut kādā laikā tu apbrauks, un tu nebūs tā, ka tu sauli riet, kā teikt, es mājās tikai. Nē, ja tu aizbrauc pārāk tālu, netiec atpakaļ. Labi, tev arī viss kartes un viss pārējais arī nav sveša lieta. Taču telefonā Google Tagad jau tas ir, jā, es noklausījos ar tas mūsņiem, bet tas podkāsts, jā, kad padomā, ka kādreiz, tagad viņš ieliec un maršrutu jau. Viņa agrāk karti par viņš jau tev izmet aptuveni, cik ilgā laikā tu nobrauks, tu redzi, cik ir kāpumetri, cik tur būs grūti, viegli, jā, un tā kā, tagad jau tādā ziņā tu saplāno diezgan, es teiktu, uz pusstundu toču, un tu vari. Bet ritenim updates neplānojās? Nē, man jau tas ritenis jau šis bija, es jau viņu nopirku, tāpēc, ka arī es pirmkārt riteni jau nopirku, jau pirms tam kādu laiku. Viņš nebūs pārdošana. Ja kas mums ir variants, tā kā tev piedāvāt ļoti labus riteņus par ļoti labām cenām. Jā, patreiz es nobraukšu šito. Bet, jā, pirmkārt, tas, kad es... Pagājuši, kad tu braukā ar Cervelo. Jā, tas pats arī, tas pats es viņu pagājuši, kad tikai nopirku. Jā, bet, tur viss ir forši. Tur šogad Ziemassvētkos man sanāca iepirkt arī sēdekli. Bet, var pačukstēt, ka izskatās, ka mums klubam sadarbība būs ar Deros. Un ir iespēja, pareizāk sakot, iespējas viņas iegādāties Latvijā. Ko tieši? Velosipēdus Derosa vienkārši. Tas ir, teikt, brands, modelis vai kā viņi pareizāk, zīmols. Un, jā, viņi Latvijā tiks pārstāvēt, ir jau pārstāvēt un tiešām labi velosipēdi. Kristis izcīnīja čempionu titulu ar Derosa. Jā. Un Vaņšteinas pasaules čempions. 2000. Tad, principā, jāieliek bateriju un jāpērk tāds. Gan jau viņam var nopirkt modifikācijā ar bateriju. Gan jau, jā, un tad uz vienības braucienu. Nesaka Normundam? Nē, tur jābrauc ir, tas ir tīri personīgi. Tas ir personīgi jau palicis. Kurš kur? Kalnā tev varētu būt priekšroka pret viņu. Starp citu, mēs te atbrauc, vēl, ne? Jā, starp citu, jā, tas arī bija vispār otrajā dienā. Jā, otrajā dienā, tā viņš man tur bišķi tā nedaudz pavilka līdzi, un es tur bišķi tā kā nogāju no ceļa. Arī morāli. Nogāju no ceļa. Pavilka līdzi, nogāju no ceļa. Morāli, garīgi, fiziski nobrauc no ceļa, jā, bet tas bija viņa tas kaut kāda, jā. Pieredzes paģopka. Un... sanāca neliels krešs un tāds, bet... Nokrit, ja? Nē, viss savācās, viss normāli, viss bija tā kā vajag, jā, daudz netrūk, jā, līdz nopietnākam krešam, bet... Nobraucienā paskrēja viņam līdzā. Jā. Viņš jau dulu labi brauc, lai nobraucienā. Viņš brauc, jā, es pēc tam arī uzzināju, ka viņš brauc. Jā, viņš labi brauc, lai tur, principā, es domāju, ja viņš tādā labā formā brauc lejā nobraucienā, tur viņam pat, mums ir grūti atsēdēt. Pirmkārt, viņš jau tehniski zina, kā viņi brauc. Ļoti labi. Viņš jau redz, trajektorijas, kā pareizi uz to vietu tur brauc. Starp citu, jā, beigās bija pat pēdējā diena. Jā, pat pēdējā diena bija, mēs braukājām tur Žirons kalns, jau tad, kad bija, 2 dienas, 3 dienas, mēs jau tur bija pabraukājuši, jau bija iepazīts tas kalns, tad, starp citu, viņi netika man līdz vairāk. Jo tāpēc, kad es viņam pēc tam pamācīju, kā jābrauc vispār trajektorijas emocijā, un tad viņi divi ar to otru Richardu, tā viņi tur bišķi tā kā skatījās, kā trajektorijas vispār jāņem pareizi.
Nu, jā. Jo viņi baigi bīstam brauc paši. No tā baigi priekš sevīm bīstam. Viņi riskanti brauc lejā bīstam, jā, bet ar moci, ja tu māki braukt lejā pa kalnu vai, pa trasi ar moci, tad trajektorija diezgan stipri līdzīga. Tu jau, jebko rekot, tas pats, ka man, to rallijā jau tas pats ir, kā tev jāmācās trajektorijas ņemt, ja tu nemāki trajektorijas ņemt, tad slikti beidzās. Te jau ir tas stāsts, tu vienā līkumā kļūdies, tu vienu līkumu var kļūdīties, bet tev tā kļūda nākamā līkumā var maksāt krešu pa lielam. Ne tikai, bet tu jau pirmkārt pārliecību savu zaudē. Jā. Tu jau zaudē pārliecību, un ja tev nav tā pārliecība, nākamajā līkumā materiāli. Tu vari neizglābt vairāk to, nesaglābt to problēmu. Jā. Tieši tā. Tā kā varbūt beigās varēs mūs pamācīt braukt lejā pa kalnu. Jā, tikai kuldīgā un apkārtnē nav kalna. Ārietī. Bet tas ir... Priedains kalna taisa. Bet tas te nobraucienā ir tieši, tu teici, tur visu laiku īstenībā nenormāli. Ja tu, kā teikt, hodā nesies lejā, ir nenormālā koncentrācija. Tu nevienā brīdī nedrīkst aizdomāties, nedrīkst kaut kur aizpeldēt un... Tad, pieņemsim, ja tu tais līkumos eji hodos iekšā, tad vai līdz tai lejai koncentrējies un katru līkumu skaties līdz apmēram, kur, ja tu palaidīs vienā brīdī, sāks domāt par kaut ko un tai kaut kā ies, tur būs pa vēl, tad, kad tu ieraudzīs, ka viņš vēl griežās. Man psiholoģiskā trauma ir kristis kaut kādā Gironā, kad es braucu lejā pa kalnu, es esmu ieķēries ragos un kad apnika dzēšu līkumus, un viņš brauc bez rokām lejā un kārto ķivēt. Tur ir tā, ko Jānis teica, tā pārliecība. Viņam nedara, viņš vienkārši nāk, jūs bijāt uz Āmeni, jūs bijāt uz to Āmeni kalnu, kas ir, nezinu, ko šajā Āmeni kalns, bet... Kaut tas pats Girons kalns, viņš ir, tā ir kaut kādās vietās tehniskas, tā nākot lejā. Jā, sevišķi otrā pusē. Jā, otrā pusē viņš vēl stāvāks. Jā, stāvāks, bet tas, kas ir tas lēzenais tā puse, kas ir... Tas ir interesants. Jā. Tur, principā, visu laiku var taisni braukt. Jā. Principā, visu laiku. Viņš jau, tā kā es pirmā reizē braucu, lai es nezināju to, es tur biju pārstresojies, un viņš vienkārši braucā taisni, kā tu ķiveries. Tur ir pāris vietas zilās zīmes, kuri jāsaprot, bet tā, principā, jā, tu ņem trajektorijas. Tur beigās ir tas viens lielais līkums. Tur ir vienīgais līkums, pārējais viss ir vienkārši šā te taisni nobraukt lejā. Bet to mēs neiesakam. Turēties savā pusē. Jā, jo... Iespējams, ka tur nāk pretī mašīna. Tas gan, jā. Kur viņi arī, un tu, ja ņems pa trajektoriju, tev iznāk iebraukt pretējā joslā, un ja tur parādīsies, tur atkal viss būs slikti. Tas nav tā, ka tev ir trasa slēgta kā rallijā, ja? Jā, bet, esam reāli vienalga, ja arī tev nāks mašīna pretī, cietīs jau tu. Viņam jau tur tāds vispār nekas. Tāpēc tu nedrīkst braukt ar domu, ka tu iebrauks pretējā braukšanas puslē, un tāpēc tā trajektorija tev ir jāņem mazliet piesardzīgāk. Un iespējams, kamēr tu tur kungs tikšo izkāps tev un vēl iespējas. Vadīs pa to grāvu lejā, lai neredz, un to riteni nosviedīs vēl tā, lai tev pēc 2 mēneši tik atrod. Tieši tā. Mēs piebrauc tur pie tā dambi, ka tur mēs teicu, ja tur nosviež lejā, tad tur vispār tad viens nezinās, ja tu vienkārši slidmašīna pastīsies, kāpēc nav ieradies. Pēc biļets. Vispār vajadzēja būt vēl vienam, viņš nav. Tur ar galiem. Tad kungi taisās arī uz nākamo nometni, cik es saprotu. Tu līdzi arī brauc projām. Nav bišķi tepat jāpabrauc. Bet, tā būs pēdējā pirms sezonas, bet, tā ir jau īstenībā tāda intensīva diezgan, varbūt, nezinu, jāskatās, kā viņi būs stundziņā, bet, viņi ir, tur beigās palmas vairs neredz treniņa. Tur ir tupels un asfalts tikai. Tu brauc rokas uz ragiem, lai arī turēji, jeb uz augšu, kas saucamiem dropiem? Tad nevar pēlpot, ka lejā. Bet idejas, ka tu paņem šosejas riteni, tad, ja tu pieņemsim grupā vai kur brauks, kaut vai mēs trenijā dzintaru braucam kopā, ja viens brauc rokas augšā vienam lejā, atšķirība beigā momentā. Nē, protams, jā. Mēs to ritīgi pārbaudījām, kad mums bija jābrauc abiem, teiksim, Z4. Viņam, tam ir tas Z1 tajā brīdī. Nē, tas abiem ir viens uzdevums. Viņam ir daudz lielāka vāta. Viņš brauc rokas augšā, es braucu, lai mēs varam braukt principā reizē. Tā kā es nekur neatpalieku ar visu to, ka es braucu, es maz 20 vats mazāk. Tu ķer nenormāli vēju un viņš vajag plūst viņam cauri. Nē, starpība jau baigāk, kad noliek rokas lejā. Ja pieceļās kājās, vēl dullāk. Jā. Tad, kad tu pieceļies kājās, tad teorētiski tu vats ķipa var uzspiest vairāk, jo tu vairāk ieliec iekšā savu svaru. Ne tikai muskuļu spēku, bet tu vienkārši jau, tā kā saucās tā naglošana, ja, ka tu spied ar jau saviem kilogramiem palīdzi. Bet
sirds tev dod vairāk iekšā uzreiz, un ātrums tu esi pret vēju pa lielam. Tu ķipā atbrīvo bišķiņ kājas, bet pārējo visu dabu iekšā. Nu, tāpēc ir tas no... Ja tu brauc ar lielu kadenci, tad tu brauc uz sirds rēķinu vairāk. Ja tu brauc ar krāģi, tad tu vairāk ar spēku brauc. Nu, kā teikt, tu var to pašu ātrumu pa lielam sasniegt ar lielu kadenci, bet tad tev baigi jaudīgai sirdē jābūt. Tad visu laiku ar to motoriņu rukā. Tur ir kaut citi limitētāji, cik ilgi tu vari braukt ar tādu uz spēku un jā, tu negribi treneri, tev nevajag? Tas piedāvājums, kurš būs treneris? Nē, iedos kādu varam piespēlēt? No mums neviens, ne? Mēs esam pacienti paši. Tu trenēties 4 reizes nedēļā, 3 reizes nedēļā, 5 reizes nedēļā. Kā gribēji? Ziemā, jā. Es biežāk 6 reizes nedēļā. Nē, nu, kaut kas jau būs jāpadomā, jā. Nē, bet ir jau... Nu, lai formā arī mašīna. Garminu, ne? Viņam īstenībā, vai... Ļoti labi feature. Viņam ir iekšā tas Garmin coach. Nu, tā kā... Es jau to izmantoju savā Zwiftā. Es tieši pirms nometnes 1 mēnesi biju otrtā, to īres maksu, ko maksā, tur var pieteikties. Es tur īres maksu. Nevis abonements, bet tā īres maksa. Es biju pieteicies jau 1 mēnesi nobrauc jau. Tā kā ir ok. Tad jau sanāk, ka tu esi gatavojies nometnē. To tu neesi teicis nevienam. Es neteicu to. Jā, tā bišķi tā sanāca. Bet nē, tagad es viņu izaicināju uz vienu izbraucienu. Tā kā viņš jau arī var gatavoties. Viņš tad citu brauks vēl nometnē, jums. Es nekur nebraukšu vairāk. Jā, bet viņam būs tie. Viņam būs tie. Sver savu veidu treniņu. Arī, jā. Nu, jo. Tur vairāk gulažu zupas ēd un šnicels. Vai tas Liviņo, jā? Jā. Tas tur bez tāls, baigi labi esot. Nu, bezmuitas zona. Nē, nu tur ir gulažu zupi vienkārši perfekti. Pagaid, kura bija zuptē, tur tā sāļu ir? Nē, soļanka ir sāļu ir. Soļanka un gulažu? Kamēr jūs bijāt projām? Soļanka, man liekas, jau des un gulažu zupa gāja. Ar ko ir gulažu zupa? Ar gaļu, ja? Nu jā, bet viņi tur ir īpaši labi. Tur ir klāt kaut kāds stiprais dzēriens, varbūt, ne? Nē, viņi arī tādi, no mēža, es domāju, ka viņi mēža gaļi. Viņi ir tādi tumši brūni, bet baigi, perfekti. Baigi labā. Es tādās vietās neesmu. Kāds inside jokes, es nesapratu. Mēs vienkārši esam noguruši. Nē. Labi, kur mēs palikām? Ka jātrenējās pēc pēc struktūrēt treniņu, vajadzīgi. Nu, tā kā Mūsiņš teica, mūsdienās ir divi varianti. Vai nu tu trenējies, un tu trenējies, vismaz tev ir powermetrs un kaut kas, vai tu vienkārši brauc ar riteni. Nu? Ja tev nav powermetrs, tad netrenējies. Jā. Tik vienkārši. Jā. Tev taču ir powermetrs. Jaudas mērītājs. Jā. Ko viņš tur rādīja, pieņemsim? Laiku. Es tikai pulkstenam. Es jau nezinu, kas jau jārāta vispār ir pieslēgts. Nē, ir viss normāli, tur viss ir tā kā vajag. Pieņemsim, cik tev ir tā, ka tu, nezinu. Ko tas viss to jau arī taču rāda jaudu tev? Jā. Nē, man viss ir rāda jaudu. Tagad tev ir kaut kāds gudrais trenažieris vai kas tev ir? Tāds, kur iestēlēs savu riteni iekšā. Jā, bet tu iekšā. Aizmugurē ratu ārā? Nē. Tu ieliec vienkārši iekšā. Nu, tas ir baigi slikti, šim tam trenažierim, kad no kalna nobrauciens jāmin vienalga visu laiku. Jā. Bet tā ne, viss programma, viss normāli strādā, viss pret kalniem, viss, jo es pat arī, starp citu, tad, kad bija Covid, Siguldas to gongu nobrauc. Jā, tad bija tur tā Siguldas tieši tā gonga, tur bija, tad es biju, pusēs aizbrauc. Principā, nezinu, 60 dalībniekiem kaut kāds 30. Tur meiteni man baigi uzvilka pēdējā kalnā. Beigās izrādās, kad viņi ir, laikam, Latvijas čempioni, vai kas viņi tur kaut kā tur tā, bet bija baigi sašats. Beigās uzzināt un nomierināja. Nē, tur viss normāli. Es nevarēju saprast, kā viņi varēja 2 minūtes kalnā dabūt priekšā. Bet, jo pirms tam visu laiku normāli vienā tempā minās. Un tu pēkšņi aizbrauc. Bet viņi vienkārši aizbrauc, jā. Es domāju, ka man izslēdās tas trenažieris vairāk. Un cik viegli grūti somu salikt lidošanai? Nebija nekas baigi grūti, nezinu, kaut kādas, nezinu. Kaut kādas summas pa vietu.
stundu aptuveni pirmā, tad, kad prom lidoja stundu, atpakaļ lidoja, tas jau bija 20 minūtes sakrāmēja somu. Zināju jau, kas kur jādara bija. Un, tā kā... Tev ir arī jau... Jā, profesionālā. Jā, es jau kā jau profesionāls. Ieslēdz jau profesionālais. Jā, nē, tas jau no dzīves, nav jēgas pirkt divreiz. Ja tu pēc pārbaudīt vērtību. Nē, tā ir, ja tev vajag pirmo reizi nopirkt, laikam ir pareizāk nopirkt labu somu. Ja tev kaut kāda ir, tad ok, tad tur var... Jā, un tieši es ģirtam prasīju par somu, uzreiz bija tieši tajā brīdī bija akcija tām somām. Tur nebija divas domas, kāda soma nāk mājā. Jā. Nē, tās, ko tu paņem, tās tiešām ir labas. Sikrons soma, ne? Jā, viņas ērts, viegli sakrāmējumi. Es arī skatos viņiem, es Kristam jautāju, viņas vienbrīd nebija pieejams, ir tačkājiem arī tās somas, tā kā Indo braucienam. Jā, viņam tā garāk tā daļa. Jā, tā jau nav jāņem nostā. Jā, bet es esmu arī vēdis taču, ko es parasti viņus tos rāgus vienkārši papildus notienu un atstāju to. Viņš jau slēdz augšā nāk līdz no vienas puses, no otras puses. Jā. Un tad vienkārši to daļu tev paliek tie radziņi ārā, tos tu ietini iekšā tādos polsteros. Jā. Nē, es vienkārši skatos, kad, ja piemēram... tad tev pat divas somas turēt un lai... Nē, es tieši domāju, man nav tā sikrona soma, kad es vienkārši paņem uzreiz garo, jā. Es paņemu tačkas somu, tad man ir gan. Īstenībā pat tā ir es par to arī domāju, ka vienkārši tu paņem to somu, jo tu jau viņā var ielikt arī šoseis riteni, tev vienkārši tur būs vairāk vietas, tu var kaut kādu, nezinu, tur dvielu somu, kaut ko ielikt, lai mīkstāks, bet... Žāvētāji. Drēbju žāvētāji priekšā. Ko matu taisnotāji, man tieši vajadzēja kaut ko pateikt. Iztaisnoši mats tur nometē. Nē? Uzacis. Kā es Pauls pateicu? Tā. Bet, jā. Bet var arī nebraukt nometnē. Es nebiju nometnē. Nē, labi, tu brauks tāpatās tūlītās. Es braukšu arī, jā. Labi, tāpatās sabrauc atkal diezgan daudz, ne? Pa nedēļas atkal zāles. Nē, kā, tev jau nekas, es nezinu, tas, ka es zinu, ka jūs brauc tajā laikā, es tajā laikā vienkārši tīri praktiski zinu, ka es nevaru tikt, projām, man tas laiks nav, es gribu, ar prātu, jo ar sirdi es gribētu aizbraukt tajā laikā, zinu, ka ir normāli krūti tas laiks, jo šajā laikā šī nometne visforšākā, jo tev nav, principā, kad tu teici, nav jādara tev kādu intervālu darbu, un tu vari kaut ko arī, tiešām, kad 2 stundas jāvāc, jā. Jā, tur ir, tu brauc, tu vari papļāpāt, vienalga, tu gribi ātri, gribi lēni, kurā gadījumā tu atradīsi kaut kādu kompāniju, ar kuru pabraukt arī kopā visu laiku, tādā ziņā. Un viņi ir visforšākā no visām nometnēm, bet es zinu, ka tajā laikā man tas nav tas brīvais brīdis, kad var aizbraukt, tu brauc, kad tev ir. Jā, bet, es saku, šodien mums paveicās vienkārši perfekta laika apstākļi. Jā, svarīgi, lai laika apstākļi. Tāpēc tad, kad tu brauc tajā martā, jā, tad vairāk vai mazāk tu diezgan drošs par tiem laika apstākļiem. Ļoti ceru uz labiem, tā kā. Jā, bet, tie treniņi jau ir, vairāk jau, grūtāk tādi jau. Bet toties tas pārējais, es saku, tas laiks, un tu vairāk var pavadīt pēc tam pa lauku, jā, tev mazāk ir jāsēž telpās, tas atkal viss ir foršāk. Treniņi grūtāk dēļ tiem... Intensitātes, jā. 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 Dēļ programmas. Jā. Bet ir tas otrs bonus, tiešām ir siltāks un citu veidu tas baudījums nāk. Cik to var saukt par baudījumu, bet tu vari kaut kādā citā veidā to izmantot to laiku. Tu esi kaut kur forši, zini, kas man liekas tā sajūta aizbraucot martā, tu bija šī aizmūts projām no tās iespējas, kad tajā martā Latvijā var uznākt tas brīdis, kad atnāk apakaļ kaut kāds sniegs. Augstums. Kurā variantā mēs ievaram ievērst? Kaut kādus 3 gadu atpakaļ. Es nezinu, možda pat vairāk mēs atceros, atnācām mājās uz lieldienām, bija -20 kaut kas pāri. Vienkārši. Arī no plus 20 uz minus 20. Arī pagājušo gadu jau bija līdzīgi, kad braucām ar domu, kad jau vairs ziema nebūs, bet tāpat tās uz kaut kādu mirkli uznāca. Bija kā parasti jau pirmās sacensības dobeli ir aprīlis, jā. Parasti ir sniegs vai augsts. Izslikt. Bet jā, es domāju, mārts ir tādā ziņā tieši forši, ka tu tiešām aizmūc prom no tā brīža, kad te atnāk apakaļ tas briesmīgais laiks. Tu pavelc tuvāk, jā. Psiholoģiski, tu saproti, bācies jau tulītās no šitās sūda, bišķi pamukšā ārā. Pī. Uz šīs skanīgās. Jā, mums jau arī vātra, mums jau patās arī balbi īstenībā. Jā, mēs... Tāds
Vēl viena pēc... Ne tā, kur tu biji vakar, ja mēs... Principā tāda vēl viena... Tu arī neko nedabūji, jā? Es dabīju atzinību no komandas puses. Ok. Fotografēšana. Fotografēšana, jā. Tad šitā vēl bez sanāk, tad ir pēdējā pagājušo gadu... Slavināšana, jā. Kas vizuāli slavināšana. Godināšana, tā drīzāk. Nosmēl visu krēmu. Jā, un viss mūsu galdiņš. Jā. Par to jau jūs parūpējāties. Mums pietrūk vienīgais seka, mums nākamā gadam varētu būt mērķis vēl dabūt kā pasākumu, jā. Uz to mēs šogad ejam. Kā mēs varētu dabūt kā pasākumu. Pēc, ka mums viens no palīgiem droši vien jāpiesaist būs. Skuldīgā gonga būs jāuzstājas. Tu varēsi savus draugus močists vēl piesaistīt. Jā, tikai tieši tajā brīdī es pats esmu projām, bet es nevarēšu pabraukt gongu. Tas nekas. Bet labi, ir vismaz pāriem paliks balvas. Jā, atņems Normundam balvu vienkārši. Bet es domāju, ja mēs nākamā gadā varētu dabūt kā pasākumu, tas būtu vēl tāds ekstra bonus. Un pa klubu mums vēl ir jāpastrādā, lai mēs varētu tur vēl cīnīties. Pārspēt florbolu, ne? Tie normāli uzskačājuši ir. Bet mums arī ir pa lielam piemērs, kā var... arī ne no kā pa lielam uztaisīt. Kaut vai tas pats florbols, vai tas pats minifutbols, apsties LV Halls, kad notiek tur spēles, tur ir parasti, kā saka... Tas jau tieši ir tas foršums. Jā, tur nebūtu nav ne augstākais levels, bet tur ir cilvēki pilns, visi fano, un tā kā mēs jau teicām, nav jau baigi svarīgā, tur, par ko tu fanos? Es jau, labi, ej pasaules čemps, Eiropas čemps, es pafanošu, bet pa lielam tā man tur baigi neinteresē tās pārējās. Bet ja tur būs manējie čāļi iekšā, tad... Kas tur skraida, un tā kā, vietējā komanda, es domāju, ka mierīgi var pavilkt tos cilvēkus diezgan labi uz visu to pasākumu. Katrā ziņā labākā nosēdēt 2 stundas pie teļuka, labāk aiziet 2 stundas uz manējuši, pastāst, kā džeki cīnās. Nojām un kapājās, un viņiem tur emocijas ir brīžiem ir tādas nopietnas, ka tur līdz kautiņiem iet. Nē, man patīk, ka es eju uz rajonu futbolu to tur čempionātu skatīties, tāpēc, ka, man tur nav neviena komanda, kuri man tā favorīta komanda tajā rajonu čempiju, bet man patīk iet skatīties, ka tur ir emocijas vienkārši, un tas jau ir savu veidu tāds, tu jau izrādi atbalstu kuldīgas pasākumu, vai kuldīgā noteikti pasākums, tu viņu atbalstu, tu ej un skaties, Kādreiz kaut kādas... Es pamatskolā vēl mācījos. Varbūt jūs atcerās, Lauķens zālē bija basīts, starp visām. Tēt, viņš arī vēl tēti, ja tas čemps, jā. Ok. Es domāju, ka tu minēsi futbolu vulkānā. Tas ir stilīgi, bet ir forši. Protams, ir gāja vienkārši katru vakaru. Paskatīties, vienalga, tev īsti nav neviena tāda favorīta komanda, bet tu aizdeji paskatīties un tad iegūst kaut kādas emocijas sportiskās. Un tur jau tāpatās kā mēs, lielākā daļa visi ir amatieri un to dara savu prieku pēc, ne jau tur nepelna naudu no tā. Tikai tērē. Tikai tērē. Labi, ko tad to viņi darīs? Ja tu esi viņu nopelnījis, kāpēc tu ej uz darbu pelnīt? Lai varētu tērēt. Lai mājās nebūtu jāsēž. Tu vidējiski, ka tā ir, Protams. Bet tā. Jā. Visu saguru šodien 5,5 stundas nokačājās. Pa šosei. Nē. Es domāju, ka tas atskats uz nometni mums ir. Kas mums nākošais ir? Nākamā nometne. Visticamāk, nākamā nometne, jā. Vienīgais jaunums tas, ka mēs šodien ierakstām vakarā epizodu, un mēs šodien ierakstām, un šodien noteikti arī visdrīzāk vakarpusē, iespējams jau tā ir parādījies. Mums Facebook lapā un Instagram kontā būs konkurss, kurā varēs laimēt, var piedalīties izlozē un laimēt mūsu cepurs. Tā kā, tad, kad palaidīs epizodi jau gaisā, tas jau konkurss būs aizgājis, un tā kā visi var pačakot, kas tur ir. Ar taisniem nagiem vai jā? Ar taisniem nagiem. Tāda tev ir jau, jā. Tā es nepiedalos. Bet, mums jāsāk ir īstenībā arī kaut kāda atribūtika nākošajai sezonai, bišķiņi vēl. Šai sezonai, jā. Vai šai sezonai. Nē, viņa tikai sāksies. Sacensības sezona vēl nav sākuma. Tulītās taču ir mūsu, kā saka, Čoms komandas biedrs tulītās Andris brauc uz strādu. Jā, Andrim strādāja. Marts 3. man liekas. Jā. Andrim strādāja 3. martā. Tulītās pāris nedēļas un jau reku čaļi jau
Viņš tāpēc arī šodien nav, viņš ir reāli stīgā. Andris trenējās, viņš man ir principā tur ir tāds režīms, kad nedrīkst atpūstiet. Jā. Un Girts atsūtīja mums bildi, kur mēs 15. Ko mēs varētu ielikt rekursies? Nu, jā, tā kā tu rakstīji, nekas nav baigi mainījies. Mēs nezinām, vai parastos telefonos arī ir, bet iPhone'am ik pa brīdim izmet ārā tos saucamos atmiņas kaut kāds. Jā. Un tad šitā bildi mēs varētu ielikt iekšā. Es neteikšu tagad publiski, kurš tas gads ir. Es domāju, ka mēs varētu ielikt iekšā, un lai uzmēn cilvēku, kurš gads tas ir. Tas ir... Man tā ir pirmā nometne. Tā ir arī mana pirmā nometne. Tā ir arī mana pirmā nometne. Saldo, ja? Jā, Savilē. Tur pie kalniem. Pie kalniem. Un bez nometnes tas arī ir mans pirmais Grand Fondo. Jā. Paulo Betīni. Jā, man arī bija pirmais. Tas bija vispār spontāni. Vai kur gonka būs braucam? Jā. Bet jā. Baigi īstenībā. Baigi pagājis laiks. Bet ja pagājis laiks, mēs esam izgājuši riņķī apkārt pa dažādām savām sfērām. Pa savādām dažādām sfērām un komandām. Tajā mirklī mums ir visiem vienādi krekli. Un vienā komandā mēs bijām. Jums jāuzstājas šā bilde ir toreiz un tagad kaut kad vasarā ar krekliem. Arī Sabilē. Arī Sabilē. Pie kultūras nav. Jā. Tas varētu būt kultūras tas vispār. Tā kā piesakojiet lapai un iespēju laimēt cepurīti. Sabilē. Savākt Sabilē. Atņemt kādam brālim. Ja tu dabū no tā brāļa to cepurīti, tā ir izlauzt noteikumu. Atrod brāli un atņemt cepurīti. Jā, labi, tad visam. Šis jautājums šitas jau sākās jau kā 6. stundā treniņā jau. Pāris stundēs nerunā. Šodien būs 7. stundā bija klusums. Sāk dziedāt, viens stulbs smieties. Un iestājas klusums. Labi, paldies visiem, kas klausās, un mēs mēģināsim noteikti ierakstīt, pirms mēs aizbraucām projām. Cerams, būs forši jaunumi. Vismaz plānā ir. Plānā ir jaunumi, varbūt, zin kā, mēs baigi negribam, varbūt visu. Momentu, bet neliek, tā kā neteikt hop. Pirms neesam palikšies. Jā, tā kā paldies par epizodu. Čau. Čau. Čau.